ļauties, lai tas mūs atjauno, jo kā vārdā ir rakstīts, kad viņa vārds ir dziedināšana visai mūsu miesai. Jā, kā tālūk. Labi. 4. psalms. Dāvida dziesma. Dziedātāju vadoniem uz koklēm. Kad es saucu, tad paklausi mani. Tu, manas taisnības Dievs. Bēdās tu mani esi iepriecinājis. Esi man žēlīgs un paklausi manu lūgšanu. Cilvēku bērni, cik ilgi mans gods paliks kaunā, cik ilgi jūs mīlēsiet nīcīgas lietas un meklēsiet melus. Sela. Atzīstiet jau, ka tas kungs brīnišķi vadīs to, kas viņu bīstas. Tas kungs mani paklausa, un kad es viņu piesaucu. Dusmojiet, bet negrēkojiet, runājiet savā sirdī uz savām gultām un esiet klusu. Jā, kad mēs guļam. Sela. Upurējiet taisnības upurus un paļaujieties uz to kungu. Daudzi saka, kas mums rādīs labumu, pacela kungs pār mums sava vaiga gaismu. Tu manai sirdī devis vairāk prieka nekā viņiem, kad tiem labības un vīnu pilnam. Es apgulšos ar mieru un aizmikšu. Jo tu vien, kungs, dari, ka es droši dzīvoju. Jā, es kā pēdējā laikā pārdomāju to laiku savā dzīvē, kad 2017. gadā es tā pilnīgi skaidri vienā sekundē no tādas salauztītas ritītas nokritu ceļos, un es vienkārši teicu, es vairs nevaru, un tad vienā sekundē man bija skaidrs, ka Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, ceļš, patiesība un dzīvība, ceļš, un ir patiesība, un ir dzīvība, un tad sākās tāds ceļš. Nevis tāds nebeidzami apļi, nebeidzams apjukums un tāds spirāli tā kā uz leju, bet reāli tā kā ceļš. Un es tā kā pēdējā laikā pārdomāju to laiku, un es atceros, ka Dievs man aicināja tā kā atlaist rokas no visiem cilvēkiem. Jo man bija tik slikti, kad man bija sajūta, ka man vajag kādu, tādam slīcējam, ka pieķerties kādam, bet Dievs manā tā maigi tā kā veda no tā visa prom un teica, hei, pieķeries man, un kad neviens cilvēks nevar mani izglābt, neviens cilvēks tā kā nav uz to spējīgs, un arī tas man nepalīdzēs, un tas bija ļoti, ļoti grūti. Tajā pašā laikā Dievs sūtīja dažādus cilvēkus man palīdzēt, un lietoja cilvēkus manā dzīvē, bet pilnīgi noteikti neviens cilvēks nevarēja ieņemt tādu Dieva lomu manā dzīvē. Un tajā laikā es ļoti, ļoti lasīju psalmus, jo tie psalmi ir kā tādas lūkšanas un kā tāda cīņa, tā kā šodien arī mana lūkšana ir, Tēvs, lūdzu, ka tu ved pie tās atziņas, Tēvs, ka tu palīdzi katram vienam no mums vispirms pieķerties tev,
pieķerties tavam vārdam, atlaist savas rokas, atlaist savu krampi no jebkura cilvēka, no jebkā, kas ir uz šīs zemes, un no visa, kas ir mirstīgs, un pieķerties ar visu savu spēku tev pirmajam un pieredzēt to, kā tu darbojies caur cilvēkiem. Bet, ka tu esi tas pats pirmais, un Tēvs, un es lūdzu, ka tu atraiso šo saucienu, un ka tu paklausi mūs, manas taisnības Dievs, bēdās tu manis iepriecinājis, esi man žēlīgs un paklausi manu lūgšanu. Tēvs, paklaus mūsu lūgšanas. Tēvs, lūdzu, ka tiešām, kad tavs gods nepaliek kaunā, es lūdzu, ka mēs nemeklējam nīcīgas lietas, ka mēs nemīlam tās, un ka mēs nemeklējam melus, lai kādi tie meli būtu, lai tā būtu kāda paštaisnība, vai sevis attaisnošana, vai kāda apstākļu vainošana, vai kāda savu konceptu izveidošana, vai kaut kāds noliegums, vai kad mēs mēģinām izveidot tās savas dzīvītes, neejot atklātībā pie tevis, kur mēs arī melojam cits citam, un varbūt visu to var redzēt, izņemot mēs paši, bet Tās lūdzu, ka mēs varam staigāt gaismā, ka mēs nemeklējam tādus melus, ka mēs varam atzīties savos grēkos, ka mēs varam tos arī nožēlot. Mēs nemēģinam arī iepārdot savus melus vēl arī citiem. Tēvs, ka mēs varam izmeklēt savas sirds tavā priekšā. Ka mēs varam atzīt, Kungs, ka tu brīnišķi esi vadījis tos, kas tevi bīstas. Un ka tu paklausi, Tēvs, tos, kuriem tu esi pirmais sirdī. Kad viņi tevi piesauc, kad mēs tevi piesaucam. Tēvs, lūdzu, atraisi jebkādas dusmas, Tēvs, ja ir kāds, kurš ir vienkārši samazgojies savās dusmās, nepiedošanās, pārdarījumos, upura lomās, un gribās dusmoties, gribās kādu vainot, Tēvs, lūdzu, lai nāk piedošana, lai nāk atveldze, lai nāk tāda pacietība skatīties uz tevi, un pieredzēt, ka tu radi ceļu, ka tu iedod kaut ko tādu, ka gribās visu atlaist, kad negribās paturēt tās dusmas. Tēvs, un ja ir kāda netaisnība, tāda pārdarījuma, lai tas top dziedināts, un lai nav nekāda apgrēkošanās, lai nav nekāda tāda rīcība dusmās. Ka tu aicini upurēt taisnības upurus. Tev nav mīļi kaut kādi, es nezinu, mēs ar saviem darbiem neatpirksimies un neiemaksāsim tev kādu naudas summu, bet ka tev patīk šie taisnības upuri, tev patīk, ka mēs staigājam patiesībā, ka mēs staigājam gaismā, ka mēs nemelojam cits citam, ka mēs nemīlam kaut kādas melus. Tēvs, un nereti tu mūs noliec šajās pazemīgajās pozīcijās, kā tavus bērnus, un ka pat mēs, un tā sajūta, ka tā garīgā pasaule apkārt, kas ir nelabvēlīga, kas rāda ar pirkstiem, saka, kā tu tiksi ārā no šī, paskaties, kā tev neiet, un mēs pat paši domājam, bet Tēvs, bet pacel, Kungs, pār mums sava vaiga gaismu, pagodinies. Ka tu esi mūsu sirdī devis vairāk prieka nekā tiem, kam ir labība un vīns pilnam, kuram nekā netrūks, un izskatās, ka, varbūt, kā tā var būt, kāpēc man ir tādas rūpes vai kaut kā tā. Bet ka mums ir šis prieks, un kaut vai visu pasauli varētu iemantot, bet ja nebūtu šī prieka, tad tas viss ir nīcība.
Es lūdzu, jā, tiešām, ka mēs varam saprast, ka šī ir tā bagātība, ka mums ir prieks. Tas ir kaut kas, tas ir kā zelts, tas ir kaut kas, jā. Šodien es pārdomāju to, ka kā es varētu aprakstīt cilvēkiem to sajūtu, kā ir ar Jēzu. Vienā brīdī es iedomājos, varbūt tas ir tā, ka es nezinu, tu laimē, ne jau miljonu tikai, bet varbūt tik daudz naudas, ka tu zini, ka tev nekad mūžā netrūks vairāk naudu. Varbūt tā ir tā sajūta ar Jēzu, bet nē, man tā šķiet, ja katrs cilvēks dabūtu tik daudz naudas un vispār nebūtu nekādas rūpes, vispār nebūtu jādomā par to, ko ēdīs, ko ģērbs, nekā netrūktu. Man šķiet, ka tad sāktos baigais haoss, un man šķiet, ka būtu ļoti daudz pašnāvības, jo cilvēks saprastu, ka tas nav this is it, tas nav gala punkts, pilnīgi noteikti. Daudz cilvēkus tā uztur pie tādas cerības, tieši tas, ka ir jāstrādā, tieši tas, ka ir kādas rūpes, un ka ir tā kā tas mērķis, un tā kā nevar salīdzināt Jēzu ar to. Jo Jēzus ir kaut kas tāds, kaut vai tev nekā nebūtu. Nekā. Un es atceros, kad Jēzus ienāca manā sirdīs, man bija tāda, es to saucu par bezpajumtnieku sajūtu, ka man bija tāda sajūta, ka kaut vai es būtu bezpajumtniece, kaut vai man nekā nebūtu, bet man ir Jēzus, un ka ar to pietiek, un tad es teicu, iegaumēšu to sajūtu. Ka tad, kad Dievs tev svētīs, tad kā viss kā tev ir un būs, un atceries, kas ir tas patiesais piepildījums, un tā. Tā kā, jā. Jā, jo tu vien dari, ka mēs varam apgulties ar mieru un aizmigt. Jo tu, kungs, vien dari, ka es droši dzīvoju. Ka mēs droši dzīvojam. Jā. Āmen.